Šodien raidījumā skatieties, kāpēc Somijas līdzsabiedrības lidmašīnu lidostā Rīgas sagaidīja ugunsdzēsēju mašīnas. Atbildēsim uz jautājumu, vai pastāv arī lidojoši divriteņi. Bet raidījuma noslēgumā iepazīsimies ar diviem latviešu puišiem, kas šodien var sevi saukt par Nacionālās aviosabiedrības pilotiem. Viņi atklās, cik viegli ir kļūt par līdzsabiedrības pilotu un pastāstīs, kāds tad īsti ir tas pilota darbs. Lai arī vasara aiz loga vilina, domāt par atpūtu, jauna darba nedēļa ir klāta. Tātad klāt ir arī jaunais lidojuma plāns. Šajā reizē sāksim ar neseniem notikumiem, kad lidostā Rīga ar ugunsdzēsēju mašīnām tika sagaidītas Somijas līdzsabiedrības lidmašīna. Taču nesatraucieties, nekāds ārkārtējs nosēšanās draudi nepastāvēja. Drīzāk notikums bija patīkams. Finnair aviācijā ir viens no senākajiem pasažieru pārvadātājiem pasaulē, kas turpina strādāt. Mēs darbu uzsākām 1923. gadā, un no šādas pozīcijas raugoties 20 gadi ir tikai neliels notikums. Taču, ja mēs paskatāmies, kā aviācijas nozara ir mainījusies, un jo īpaši pēdējos 20 gados, tad šī jubileja ir diezgan nozīmīga. Šo gadu laikā Finnair ir mainījies, tāpat kā mainījusies ir arī lidosta Rīga un mūsu pasažieri. Tā ka 20 gadi ir vērā ņemama jubileja. Starp citu, arī pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Somijas līdzsabiedrība bija viena no tām, kas pārvadāja pasažierus no Rīgas un darīja to līdz pat Otrajam pasaules karam. Bet Latvijai atgūstot savu neatkarību, Finnair bija viena no pirmajām aviosabiedrībām, kas uzsāka darbu Rīgā. Interesanti, cik ļoti 20 gadu laikā ir mainījusies aviosabiedrība un arī lidosta Rīga. Kad mēs pirms 20 gadiem atsākām pārvadājumus no Helsinkiem uz Rīgu un atpakaļ, mūsu pamata uzdevums bija aizvest latviešus uz Somiju, bet somus uz Labzemi un Latviju. Mēs pārvadājām pasažierus no punktu uz punktu. Savukārt šodien mūsu stratēģija paredz meklēt labākos veidus, kā pasažieriem ļaut brīvi pārvietoties pa visu Eiropu un Āziju. Un īpaši paplašinām savus piedāvājumus Āzijā. Jūs nepārklausījāties. Finnair patiešām pārvadā pasažierus uz Ķīnu un Japānu. Un nav nemaz tik jokaini, ka līdz Tokijai tuvākais ceļš no Rīgas ved caur Helsinkiem. Bieži cilvēkiem šķiet, ka lidot no Rīgas līdz Helsinkiem un tad doties uz Tokiju ir nedaudz nepareizi, jo rodas sajūta vispirms tu dodies uz augšu, bet pēc tam atkal lejā. Taču jāpaturprātā, ka Zeme ir lode. Ja mēs paņemam rokās šo globusu, tad atklāsim, ka taisnākais ceļš no Rīgas līdz Tokijai ved tieši caur Helsinkiem. Un tas ir iemesls, kādēļ Finnair jau pirms 10 gadiem sāka pārvērtēt savu pakalpojumu spektru un darbības stratēģiju. Mēs sapratām, ka varam būt konkurētspējīgi pārvadātāji Āzijas tirgū. Šeit mums pat ir zināmas priekšrocības, tādēļ šajā virzienā arī akcentējām savu darbu. Piekrīt ir daudzi avio pārvadātāji, kas piedāvā lidojumu galamērķi Āzijā, taču ar lepnumu var sacīt, ka Finnair jau šajā vasarā no Helsinkiem uz galamērķi kādā no Āzijas lidostām veiks 78 reisus nedēļā. Un mums nešķiet, ka tie ir griezti. Mūsu plāni paredz, ka uz 2020. gadu šis reisu skaits būs dubultojies. Varu vien piebilst, ka mums tam visam ir visi nepieciešamie instrumenti. Mums ir viena no jaunākajām flotēm Eiropā, turklāt nu pat esam pasūtījuši arī jaunus gaisa kuģus Airbus 350, kas tuvāko gadu laikā papildinās floti. Nedrīkst arī aizmirst, ka Finnair ir ideāls ģeogrāfiskais novietojums. Mēs esam vienīgais pārvadātais Eiropas Savienībā, kas uz jebkuru no mūsu galamērķiem pārvadājumu turp un atpakaļ spēj veikt 24 stundās. Tomēr interesanti, ko par Somijas līdzsabiedrību var sacīt lidosta Rīga? Ka viņi ir tāda stabila prognozējuma avio kompānija, tad mums tas priekšstats tāds arī ir, jā, nav tā, ka viņi krasi palielina vai krasi samazina lidojumu skaitu. Viņi, ja dara, tad dara pamatīgi, pārdomāti un ilgtermiņā stabili. Taču pats svarīgākais ir pasažieris un jāatzīst, pēc tam, kad jubilejas reiz bija nolaidies lidostā Rīga un atbilstoši aviācijas tradīcijām lidmašīna izripoja cauri ugunsdzēsēju mašīnu radītajam ūdens salūtam, pasažieri no lidmašīnas kāpa ārā apmierināti un smaidīgi. Šī bija pirmā reize, kad izmantoju Finnair pakalpojumus, taču pavisam noteikti tā nebūs pēdējā reize.
Lidojums bija ērts un kas svarīgi precīzi pēc grafika. Man svarīgi ir arī tas, lai lidojums būtu ērts un patīkams bērnam. Un jāatzīst, tāds tas patiešām bija. Man šis bija otrais lidojums ar Finnair. Gadus 15 vai 12 atpakaļ ar šo līdzsabiedrību no Amsterdamas vispirms devos uz Helsinkiem, bet tālāk lidoju uz Ķīnu. Jau toreiz lidojums bija patīkams. Bet šodien vēl jaukāks. Uz borta mūs cienāja ar šampanieti. Savukārt nākamajās minūtēs mums pēc palīdzības būs jāvēršās pie Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem. Proti skatītājs jautā, vai taisnība, ka pastāv arī lidojoši divriteņi? Pastāv, bet vispirms par to rašanās vēsturi. Ceļš uz šī izgudrojuma radīšana nebija vieglas. Zināmā mērā savulaik centieniem izgudrot Kaiminama lidmašīnu uz laiku pielika punktu tā saucamais Krievijas aviācijas tēvs Nikolais Žukovskis. Iedvesmots no viena francūžu priekšlikuma par to, ka ir iespējams uztaisīt lidojošu velospēdu. Viņš tādus velospēdu arī pamēģināja uzkonstruēt un palidot. Nekas nesanāca, un tad viņš veica tos elementāros aprēķinus, kādi tās tehnoloģijas un materiāli kādi pieejami, un arī propelleri un tā tālāk. Viņš nāca pie secinājuma, ka, lai lidot, ir jāattīst vismaz 4,5 zirgspēku liela jauda. No cilvēks labākajā gadījumā kaut kur uz kādu pusminūti var līdz vienam zirgspēkam attīstīt. Un tomēr cilvēkam miera nav, un jau pagājušā gadsimta 30. gados tika pierādīts pretējais. Cilvēks var mīties pa gaisu. Vispirms jau parādījās vēl 30. gados tiešām tā saucamais lidojošais velospēds, kurš darbojas pēc principa, kad ieminās, ieskrienās un tad var kaut kādus, 20-30 metrus paplanēt. Ja? Un pēc tam, laikam, angļu biznesmens Henrijs Kremers, ja? Viņš, laikam, 59. gadā izsludināja konkursu 5000 angļu mārciņas tiem, kas nolidos pa astotnieku, apmēram 1 jūdzi, un pārvarēs augstumu nemazāk pa 3 metriem. No sākuma tur nekas mēģinājumi bija, bet nekas nesanāca. Viņš, laikam, reizes 10 palielināja šo te prēmiju. Un tad radās tiešām jau tādi entuziasti, kas nopietni tam visam piegāja, ne tikai hobija līmenī. Un, jā, šī prēmija ir saņemta, jā. Un tālākais lidojums horizontālais ar Kaiminam lidmašīnu. Ja. Viņš ir kaut kur uz 150 kilometriem, ja, kas apmēram 7 stundu laikā tika pārvarēti. Bet kā tur palika ar tiem 4 zirgspēkiem, ko cilvēks nespēja attīstīt? Parādoties šiem superizturīgajiem un supervieglajiem materiāliem un zināšanām aerodinamikā un tā tālāk, izrādījās, ka faktiski pietiek kaut kur ar 0,3–0,4 zirgspēkiem, lai varētu tomēr arī ar Kaiminam lidmašīnu palidot uz priekšu. Vai tas nozīmē, ka ar laiku gandrīz vai katrai mājsaimniecei varētu būt garāžā kāda Kaiminama lidmašīna, ar kuru bez sastrēgumiem pa gaisu aizlēs līdz bodei? Vai katra mājsaimniece būs ar mieru zaudēt tik daudz kilogramus, ja, un tik daudz zirgspēks attīstīt 7 stundas, es nezinu. Vai. Te arī īstā vieta piebilst, ka tam rekorda uzstādītājam mīšanās pa gaisu nenācās viegli. Profesionāls riteņbraucējs, kurš ļoti ilgi trenējās, speciāli zaudēja kaut kur 18 kg savu svara. Ja. Viņš šo lietu izdarīja. Tas ir pagaidām pasaules rekords. Bet tādi pieticīgāki konkursi, piemēram, Japāņā, viņi jau notiek kaut kur 30 gadus. Turklāt arī šādas šķietami nepārāk prātīgas lietas patiesībā ir ārkārtīgi vērtīgas. Tehnoloģijas jau dabīgi attīstās, aerodinamika tas attīsta, pētījums tas attīsta, jā. Jo šis, kas pārlidoja to rekordu pasaules uzstādīja, viņš jau nestrādāja viens faktiski, tur bija diezgan liela grupa zinātnieku. Bet noslēgumā aktuāla informācija mīšanās tehnikas mīļotājiem. Joprojām spēkā ir vēl viens konkursiņš, kas kārtīgi paminoties var jūs ierindot slaveno un turīgo cilvēku vidū. Jā, pašlaik ir spēkā vēl, kas nav vinēta prēmija, laikam $100 000 par Kaiminam helikopteri. Jā.
Nu, tur gan ir labākie sasniegumi kaut kur 7 sekundes, 20 līdz 50 cm augstumā. Konkurss prasa, laikam, lai noturētos minūti un, laikam, vismaz 3 metru augstumā. Savukārt nākamajās minūtēs iepazīsimies ar Jāni un Ģirtu. Viņi ir īsti latvieši, kas kļuvuši par Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības pilotiem. Abi puiši piekrita ar mums satikties, lai pastāstītu, cik viegls vai grūts ir bijis ceļš līdz komercpilota licencei un atklās, kāds tad īsti ir tas pilota darbs. Es dotajā brīdī strādāju kompānijā, jau 3 gadi ir aiz muguras. Jā. Darbu sāk 2009. gadā, kā otrais pilots uz lidmašīnas Fokker 50. Dotajā brīdī nesen esmu saņēmis vēl papildus klāt pienākumus, tehniskā pilota pienākumus uz lidmašīnas Fokker 50. Es strādāju kādu gadu, un privāta pilota licences dabūju kādus 10 gadus atpakaļ. Bet, lai dabūtu komercpilota licenci, ir jānolido vismaz 200 stundas, tā ka, man pagāja kādi, 7, 8 gadi, 6, 7 varbūt. Lai nolidot šīs stundas, un tad es sāku, kad tās stundas bija nolidotas, tad es sāku uz komercpilotu savukārt mācīties. Jāatzīst, gan nedz Jānim, nedz arī Ģirtam centieni iegūt pilota licenci nesākās pēc vidusskolas. Nebūt nevieglajā ceļā uz darbu Latvijas Nacionālajā aviosabiedrībā gan vienam, gan otram bija sevi jāpierāda arī ierastākās profesijās. Manā biogrāfijā būs ļoti daudz, darbi. Ir bijis gan valsts policijas struktūras, gan arī, kā sakot, komercvide. Jā. Un, pateicoties tam, bija iespēja arī, pārējot uz komerc struktūrām, jā, kā iegūt līdzekļus, lai nopelnītu, lai varētu finansēt šo izglītību. Es savukārt būvniecībā strādāju, un man tā priekšrocība bija tāda, ka es varēju vairāk laika atlicināt mācībām nekā reāli darbam. Salīdzinot privātu pilotu mācības, apmācības ar komercpilotu, tas ir tā kā pabeigt privātu pilots ir tā kā pabeigt 3. klasi un lielīties, ka es tūlīt tieši universitātē mācīties. Man pirmā izglītība, kas ir biznesa izglītība, ja, un aviācijā es uzskatu, ka bija daudz grūtāk nekā biznesa izmācīties. Ja. Pēc tam, kad visi eksāmeni bija nokārtoti un licences saņemtas, cik viegli bija pieteikties darbam Latvijas Nacionālajā līdzsabiedrībā? Aiziet bija viegli, bet tālākais process ir tā, ka Air Baltica teikšu tā, ka standarti ir ļoti augsti. Ir atlases process, kurš ir vairākos etapos, kur jāaiziet. Ir psiholoģiskie testi, ir tehniskie testi, ir personāla intervijas, jā, kur tad izvērtējot visus, parādītos rezultātus, tiek kompānija pieņem lēmumu, vai dotais cilvēks atbilst šim amatam, šai profesijai. Protams, simulātoru testi. Jā. Pārbaud, kā tu lido, kā tu māki vadīt lidmašīnu, kā tu māki reaģēt ekstremālās situācijās. Psiholoģiskais tests man gāja kādas 6 vai 8 stundas. Jā, ļoti garš. Ļoti garš. Un tas ir, to var salīdzināt tā, ka tu aizies treniņu un ļoti smagi strādā un pēc tam nevar pacelt pienu paku. Un tas bija tieši tāpatās tikai ar smadzenēm. Es izgāju līdz mašīnai, man bija jāpasēž 15 minūtes, lai es saprastu, kā man braukt mājās, jo no smadzenēm bija pilnīgi viss izsūkts. Starp citu, eksāmenu kārtošana profesionālam pilotam ir ikdiena arī savās darba gaitās. Komercaviācijā strādājot, mēs mājās mācāmies, mums ir biezas grāmatas, kas mums viss ir no galvas jāzina. Mēs sežam mājās, mācāmies to visu, un pēc tam mēs nākam uz klasi, apspriežam neskaidros jautājumus, un mums ir eksāmeni, ko pārbauda mūsu zināšanas. Ja ar pirmo reizi eksāmenu uz 85 nenoliek, nākamais slieksnis ir 95. Ja otro eksāmenu nenoliec, tad, jā, mācās atkal atpakaļ pie grāmatām. Atpakaļ pie grāmatām, jā. Tas, tā 7. vai 8. nedara šeit. Kārtība pat tiešām dzelžaina un nepielūdzama. Vai atmiņā ir palicis, kur veda pirmais īstais komercpilota lidojums ar 10 pasažieru uz borta? Es lidoju uz Helsinkiem. Bija ziemā, vēlu vakarā, aizlidoju uz Helsinkiem. Tas, pirmais lidojums, kas ir ar lielu lidmašīnu komercaviācijā, vienmēr paliks atmiņā un būs pildīts ar pozitīvām emocijām. Pirmajā dienā pat 4 reizes bija. Un, jā, patiešām pēc tiem 4 es biju ļoti, ļoti pārgurs, ja, bet tas ir nevis fiziski, bet tīri emocionāli, ka tev ir,
jādara, jābūt tā kā, es teiktu, sievietē, jādara 5 lietas vienlaicīgi. Jārunā, jāskatās, jāklausās kapteinis un jāpievērš uzmanību visādiem citiem procesiem. Tas bija grūti, patiešām. Pak, kāds nogurums? Mums te gudri cilvēki stāstīja, ka pilots lidmašīnā ir tīri kā psiholoģiskais elements, kas pastāv tikai pasažieru sirdsmieram. Saka, reku ir kapteinis, tātad viss būs kārtībā. Taču patiesībā lidmašīnu vada autopilots, un cilvēks pie stūres tā īsti nemaz neķerās. Lidmašīnas, ar ko mēs lidojam, Fokker 50, arī tas pats Dash 8Q400 bombardieris, protams, viss ir aprīkots ar autopilotu, ja atslogot, teiksim, šo darbu visu. Ir brīži, teiksim, kad mēs lidojam arī visu maršrutu tīri, kā sakot, bez autopilotu palīdzības, ja ir, teiksim, bijuši kaut kādi atteikumi vai kas, un ir rūpnīca noteikusi, tātad ar šo var lidot, un mēs arī lidojam. Bet nosēšanās, pacelšanās ir noteikti, teiksim, limitations, no kāda augstuma, no kura brīža var sākt lietot autopilotu. Un nosēšanās un pacelšanās notiek tīri manuāli, tur izpilda pats pilots. Tad pienācis īstais laiks noskaidrot, kāds īsti ir tas pilota darbs, un reāli lidmašīnas stūrē tikai tas, kurš tiesīgs saukties par kapteini, jeb arī otrais pilots. Un lidojot ir, teiksim, sadalīti pienākumi, ka viens ir tātad pilot flying, tas, kurš lido, un otrs ir pilot monitoring, Un, teiksim, tīri teorētiski, tā kā, ja viens no mums ar Ģirtu būtu kapteinis, viens otrais pilots, mēs lidojam uz Helsinkiem, teiksim, sarunājam, Ģirts grib lidot uz Helsinkiem, Ģirts lidojot uz Helsinkiem ir pilot flying, tātad viņš veic visas funkcijas, nodrošina šo lidojumu, lido. Es veicu pilot monitoring funkcijas, tas ir es veicu radiosakarus, un visu papildus, kas ir man jādara darbi, lai nodrošinātu to, ka mēs lidojam. Un atpakaļ lidojot uz Rīgu no Helsinkiem, mēs mainamies. Es lidoju, Ģirts ir pilot monitoring. Jāpiebilst, pilota darbs nekādi nav saistīts ar noteiktu darba laiku, un tas nozīmē, ka arī ģimenei ir jārēķinās. Var gadīties, ka lielā ģimenes notikumā jūsu vīrs, dēls vai brālis vienkārši nevarēs piedalīties, jo būs jālido. Dažreiz sanāk 6 dienas nedēļā lidot, dažreiz sanāk 4 dienas nedēļā lidot. Bet, pa dienām to tā nevar skaitīt, tas jāskatās tīri darba stundas, jo sanāk dažreiz vakarā nākt uz darbu 10. Teiksim, Viļņas nakts reis ir iziet bez 5:12. Es nāku 2 stundas pirms lidojuma, gatavojos lidojumam, pārbaudu laiku, pārbaudu lidmašīnas tehnisko stāvokli, aprēķinu degvielu, saskaņoju to ar kapteini. Mēs saskaņojam, ka ir tāds laiks, mēs ņemam tik daudz degvielu, kāds mums ir alternatīvais lidlauks, uz kuriem mēs, ja gadījumā mūs pieņemsim Viļņu, nepieņem, uz kuriem mēs lidojam uz Kauņu vai uz Palangu vai uz Varšavu vai uz citurieni. Un tad atkal ir lidojums, sāku, piemēram, bez 5:12, aizlidoju uz Viļņu. Tur mēs Viļņā pa nakti esam, cik kāds 3 stundas, 3-4 stundas. Pēc tam 5 no rīta lītās lidojam atpakaļ. Tad vai mājās, vai arī tad vēl kādi 2, 3, 4 lidojumi ir. Daudzreiz nāc mājā, tad, kad skaties, ka visi samiegojušies, nāk no mājām un iet uz darbu. Un tu nāc tajā brīdī mājās, vai arī ir otrs, ka teiksim, 3 naktī no mājas ir ārā un skaties, ka kaimiņi piekdienas vakaru pavadījuši kaut kur jautri klubos, atgriežas mājā. Bet padalieties ar skatītājiem. Droši vien laikā, kopš pilotējat Air Baltica lidmašīnas, ir bijušas arī kādas trakākas epizodes, kas likušas pamatīgi pasvīst. Pasvīst ir daudzreiz sanācis, nav tāds viens. Bet, es saku, tie, kur ir patiešām ļoti pasvīst sanācis, ir tie, kas ir saistīti ar laika apstākļiem. Es vēl piebildīšu tam tā, ka atkal ar humoru noti, ka tomēr lielākās problēmas sagādā ne tehnika vai kas, bet sagādā tādi pasažieri, kas, kā sakot, nemāk uzvesties, teikšu tā, kas izdomā papīpēt, lidojuma laikā vai kā. Un tad tie ir tādi grūtākie lidojumi, Ja cilvēks ir izdomājis, ka līdz Varšavai, kur ir aptuveni stundu ilgs lidojums, viņš bez pīpēšanas nevar. Un, teiksim, ja viņš iemetīs to cigareti, kā viņš ir domājis nodzēst iekšā atkritumu, tanī spainī, ja burnā, teiksim, viņš ir aprīkots ar sensoru uz, teiksim, temperatūru un atkarīgs no lidmašīnas tipa arī uz dūmiem vispārējo. Un viņš aktivizē šo sensoru un automātisks ugunsdzēsšanas aparāts nostrādā. Un, ja tas viss kopā sanāk, tad ir diezgan liels strādrītis, tā varētu teikt. Varu piebilst no savas personiskās pieredzes, bija tāds jautrs gadījums, ka
arī lidojot uz galamērķi, kas atrodas Krievijā, bija 2 meitenes, jā, kuras lietojas līdzpaņemto alkoholu, atteicās pārtraukt to lietot, un stjortmeitenes atnāk un saka, ir problēmas. Viņas, kā sakot, taisa lielu tādu trobelu, nepatikšanas un tā tālāk, jā, ko var izdarīt. Saka, es toliņās aiziešu ārā uz tolietu, spiešu aprunāties, jā. Un viņas ir ielējušas iekšā glāzē, vai viskijs vai kas, kā sakot, no šiem dzērieniem, kas ir brūns, jā. Un glāzē ir ieliec iekšā, es pienāku, es saku, meitenes, es atvainojos, es esmu pilots, jā, mums nav ūdens, jā, man ļoti gribās padzerties, mums drīzumā jāveic nosēšanās, vai nevarētu palūgt, jūs esat teikusi stjortiem, ka jūs dzerat ūdeni, es bišķi paņemšu ūdeni no jums padzeršos. Viņi tā, nē, jums to nedrīkst. Es saku, kāpēc? Nē, jums nedrīkst. Es saku, kāpēc? Viņi saka, paldies, mēs visu vācam nost, un šādi mēs atrisinājām šo konfliktu. Turklāt pasažieri varot radīt papildus stresu uz borta arī bez grādīgo lietošanas. Lidojot no Vācijas atpakaļ uz Rīgu, pie pacelšanās ielidojuma mākoņos iekšā, mākoņos ir stiprs aplidojums. Jā. Aplidojums, tad ledus tā smuka var redzēt tā kā glazūra augu spārniem. Jā. Lidmašīna ir aprīkota ar pretaplidošanas sistēmu, jā, kā mēs it kā gaidām, lai uzaug tāda ledus kārta, un spārna priekšpusē atrodas tā kā, es saku, volejbola bumbas kamera, jā, izveidot no tādu gumijot elastīgu materiālu, kurā palaižot siltu gaisa plūsmu, viņi piepūšās un nolauž vienkārši to ledu nost. Pasažieri skatās pa logu un redz, ka spārns ir tā forma, jā, to ledu apaudzes. Un tad, kad iedarbina šo pretaplidošanas sistēmu, viņš lauž to ledu nost, un tas ledus krīt nost. Cilvēks ir šokā, viņš griežās pie stjortēm, viņš saka, mums lūs spārni pa gabaliem nost, jā. Un viņam tiek paskaidrots, ka tas ir ledus, kas tiek lausts, bet nē, viņš pēc tam saka, ārprāts, es lidoju. Un tā Air Baltica lidmašīna tik veca, viņai spārni lūz pa gabaliem kopā. Runājot par lūstošām lidmašīnām, tā godīgi, tās ir drošas, labas un visādi citādi lidojumam atbilstošas, ja tomēr ne pārāk. Flote tiek uzturēta, es uzskatu, ļoti labi, un mums ir pirms katra lidojuma saucās MEL lists, minimum equipment list, ko mēs pārbaudam, un lidmašīnām noteikti ir defekti, un ja lidmašīnām ir kāda defekta, tad mēs ar tām lidmašīnām nemaz nelidojam. Un kā ir ar fokeriem? Jāatzīst no pasažieru puses, esam dzirdējuši, ka šajā lidmašīnā sajūtas lidojuma laikā ir nedrošākas, varbūt pat bailīgākas. Kā ir pilotēt Fokker 50? Kolosāls darbs zirgs, jā. Šī lidmašīna ir, projektēta labu laiku atpakaļ, bet viņā ir ļoti daudz šīs inženiertehniskās idejas, jā, un risinājumi, kas ir bijuši tajā brīdī, kaut kur tālā nākotnē. Un tas viss jau ir šajā lidmašīnā. Un var redzēt, šo filozofiju, kas bija Fokker, jā, tipa lidmašīnās, ir pārgājis uz Airbus, jā, industrijas. Un varam redzēt šo pašu visu, šajās lidmašīnās, kas jau bijis iepriekš šeit izmantots. Viņa kolosāla lidmašīna. Jā. Viņa varbūt no ārpuses izskatās kā vecmāmiņa, bet iekšā viņa ir vēl jauna meitene patiešām. Un visbeidzot, kā pašiem ir lidot pasažiera beņķī? Patīk, ja labāk tomēr ir pie stūres? Sēdi, baudi lidojumu, un tajā brīdī var palasīt kādu grāmatu, paskatīties ar vienu aci pa iluminatoru, izbaudīt kafiju, tēju. Jā, man vismaz, ka es lidoju kā pasažieris, izliekās tā kā palēlināts, ka tev nav nekas jādara, nav nekas jāiedomā, nav jāiespringst un nav jāplāno nekas, un tu var tā mierīgi un to izbaudīt visu. Turklāt Jānim izrādās ir gadījies palīdzēt sagādāt drošu lidojumu arī esot pasažiera beņķī. Lidoja ģimene, vīsa sieva, kur bija labi lietojuši alkoholu un bija izlēmuši, ka tagad lidojuma laikā, tieši pacelšanās brīdī, ir jānoskaidro attiecības. Jā. Sieva noņem aizmet gredzenu pa gaisu, vīrs reaģē, un tad tur sākās, jā, un tad viens skrien uz toleti, un pie toletes sākās kautiņš, un, redzot to, nevar nosēdēt malā, tā tad jāiet palīgā meitenēm, jā, un tad sanāca tā, ka nošķīrām to vīru smuki ātri, jā, un atlikušo laiku līdz Rīgai, kamēr mēs atlidojām, es sēdēju tā kā līgavu apskāvis to sievieti, jā, kur bija alkohola reibumā, lai viņi netraucētu visiem pārējiem, un klausījos visu, ar tādu alkohola smaku, ja, to dzīves stāstu, kādēļ tas viss tā noticis, jā. Visam stāstam ir laimīgas beigas. Šie bērni bija atraduši to aizmesto gredzenu, jā, emocijas noplaka, un nosēžoties Rīgā, atnāca vīrs atpakaļ, atzinās atkal mīlestībā, un bērni atdevuši laulātajiem pārim atpakaļ gredzenu. Bet noslēgumā draudzīgs žests visiem tiem, kas par darbu aviosabiedrībā šodien tikai sapņo. Ja gadījumā puisim, ja, kurš mācās, ir nepieciešama palīdzība,
Latvijā mēs divi esam, ir ļoti daudz latviešu pilotu un tie paši instruktori, pie kuriem var griezties pēc padoma, pēc palīdzības. Un jebkurš cilvēks, teiksim, kurš ir gājis to ceļu, un zina, kā to noiet, nekad neatteiks palīdzību un padomu. Stāsta morāli skaidra. Pat, ja dodamies uz ārzemēm tā pamatīgi atpūsties un uzdzīvot, par uzvedību uz lidmašīnas borta aizmirst nevajadzētu. Savukārt tiem jaunajiem cilvēkiem, kas dienās sapņo kļūt par lielas lidmašīnas kapteiņiem, jābruņojas ar pamatīgu pacietību. Bet man atliek pateikt, ka pusstunda ir pagājusi un šīs nedēļas lidojuma plānu esam izpildījuši. Tiksimies jau pēc nedēļas, kad pastāstīsim, kā risinājās Latvijas pirmais aviātora salidojums. Starp citu, ja esat aviātors, laipni gaidīt Spilvē jau šajā sestdienā. Atā!